Kas jānodrošina darba devējam, ja darbinieks strādā no mājām? Pirmkārt, tas ir skaidri jānosaka. Ir jābūt vismaz kaut kādam dokumentāram pierādījumam, tātad rīkojumam vai arī vienošanās par to, ka darbinieks var strādāt no mājām. Tālāka kārtība ir atkarīga no darba devēja un darbinieka vienošanās. Darbinieks var būt tiesīgs pieprasīt, lai darba devējs viennozīmīgi nodrošina datoru un visas nepieciešamās lietas, kas ir vajadzīgas, lai strādātu no mājām. Bet tikpat labi darbinieks ar darba devēju var vienoties, ka viņš strādā no savām iekārtām un izmanto savus resursus. Tā ka tā ir appusēja darba devēja un darbinieka vienošanās. Stāvgaldu arī jānodrošina. Obligāti nodrošināt to nevajag, protams, bet par to var vienoties. Kā jau es teicu, dažreiz ir darbinieki, kuri rūpējās par savu veselību, un viņi labprātāk strādā pie savās darba vietās, kuras viņi ir ergonomiski iekārtojuši. Kā mūs atrast? Jā. Ļoti vienkārši. Mēs esam mūsu mājaslapā, varat apstīties labispecialisti.lv par mums vairāk, un mēs atrodamies Mellužu ielā 17 un Jelgavā Krišjāna Barona ielā 40.